Aicina darbā mediķus. Tieši sākoties arī Krievijas iebrukumu Ukrainā, plašāk šī diskusija pavērās par to, ka vai mums vispār ir kara ārsti, proti ārsti, kas spētu kara darbības laikā veikt savus pienākumus, jo kara medicīna nav tas pats, kas klasiskā medicīna, ko mēs saprotam miera laikos. Vismaz tā ir teikuši šeit arī klātsošie speciālisti mūsu studijās. Vai tā baža tikai pamatota, ka tagad nozvejos kaut ko? Līdzīgi kā no iekšlietu sektora nozvejo speciālists, viņa aizmigrē uz NBS, kā militāra personas kļūst. Es domāju, ka slimnīcām noteikti ir baža par šo faktu, ka varētu aiziet kolēģi, jo tas algas piedāvājums sākotnējais ir labāks. Un ir arī cilvēki, kuri ir ieinteresēti un kuri grib piedalīties un atbalstīt. Es domāju, ka te nevajag bažīties, bet ka svarīgākais ir tomēr domāt strateģiski un domāt, ko tad darīt, lai būtu tie mediķi. Faktiski jau pirms 6 gadiem uzsākt dialogu ar jau daudzām valdībām un dažādiem ministriem par to, ka situācija medicīnā ir kritiska un ir jādomā un ir jāceļ kapacitāte un varbūt ne tik daudz naudas ir jāiegulda dzelžos, kā mēs sakam, bet cilvēkos. Jo tieši tādos sarežģītos apstākļos un X stundā tās sienas nevienmēr ir vajadzīgas. Ir vajadzīgi zinoši cilvēki, kas var palīdzēt. Jā. Es domāju, ka tur bažas nekad neko labu nedod. Vajag apsēsties un izdomāt, kā tad mēs stiprināsim tieši šo profesionālo kapacitāti veselības aprūpē un arī NBS, jo tas ir ļoti svarīgi. Jā. Mēs nevaram tikai domāt tagad viens sektors, otrs sektors, bet tas, ko es kopumā domāju, mēs neredzam. Mēs neredzam to, ka veselības sektors ir ļoti svarīgs valsts drošības aspekts, ko nekad negrib neviens īsti atzīt. Beidzot to sāk atzīt arī valdība, bet bez stipras veselības aprūpes un medicīnas ir traki. Saki man tā, es nepārzinu tiešām algas precīzi. Tiek solīts no 1800 māsām, ārstu palīgiem 1850, ārstiem no principā 2000 pēc nodokļu nomaksas. Cik tad vidēji ir? Paimsim brakus, cik aptuveni, lai mēs saprotam, cik... Tas ir tā kā, ja mēs runājam par primāru aprūpu arī slimnīcās, protams, pa naktas stundām un strādājot vairāk var nopelnīt. Labi. Māsas tagad labāk. Vidēji? Tas ir par 30–40% vairāk. Aha. Jo, teiksim, jaunā ārsta alga ir 1300. Tikai 1300, 1400. Tas ir rezidentūrā. Tas ir uz rokas. Uz rokas, jā, neto. Tas ir viens, bet es gribu atgādināt to, ka jaunā ārsta alga Latvijā 2018. gada vasarā bija 450 eiro. Bet mēs jau esam auguši tomēr. Mēs esam auguši cīņās, ielu cīņās. Es zinu, mēs esam sakojuši līdzi. Bijuši sarunas, un es zinu citas sarunas, kur jārunā valdība. Tas ir tā kā ne jau tikai pret valdību, bet arī citos sektoros, tā kā pret sienu. Neviens neuzņemās atbildīgi kaut ko kārtot un sakārtot. Tad man ir bažas, ka arī šī jautājumā ideāli jau būtu, ja mēs varētu to sarunāt, bet kurš to sarunā? Es domāju, ka mums pašiem jārunā. Tā ir mana pieredze. Es domāju, medicīnas... Ne tikai medicīnā, arī citos jautājumus. Mums, piemēram, par to pašu kara ārstu specialitāti tādas mums nav. Mēs esam izveidojuši viņu. Ārsti grib arī piedalīties un būt gatavi ne tikai tie, kas ir NBS-ā, bet arī tādi, kur ir parasti ārsti, kas strādā visās citās slimnīcās. Viņi grib iemācīties to, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu palīdzību tādā grūtā stundā, pat neesot NBS-ā. Un es domāju, ka ir ļoti laba sadarbība un sarunāšanās starp ārstiem, starp NBS, starp aizsardzības ministriju, veselības ministriju. Es domāju, ka tas mums arī būtu jāsarunā šeit, jo es pilnīgi saprotu, kāpēc NBS-am ir lielāka viņiem ir tās iespējas. Viņi aicina pie sevīm, jo viņiem ir vajadzīgi šie ārsti. Bet tad mums vienkārši ir jāapsēžās. Bet viņi arī ir pateikuši, ka viņi ļaus strādāt arī citur. Ārsti jau nebūs izrauti. Viņi nebūs izrauti. Viņi varēs gan tur strādāt. Protams, kad ir jautājums, cik kvalitatīvi un vai tu neizbeidz. Bet vai tad nav tā? Man saprašana bija, ja uznāk tas briesmīgais brīdis, kad viss spēks jāmobilizē uz pretuzbrukumu, uz aizsardzību. Cilvēku glābšanu. Cilvēku glābšanu, ka tajā brīdī tad izsauc uz šo pienākumu, kur viņi ir vajadzīgi, un tad tie pārējie sektori paliek
neapkopti. Jā, bet NBS jau ir vajadzīgs... Kāpēc viņi glabā tagad uzreiz jau kolekcionē? Viņi nekolekcionē, viņiem jau ir vajadzīgi arī ārsti tagad, Jo aug kapacitāte vienkārši, viņi kļūst lielāki. Viņiem ir vajadzīgi, viņiem ir karēvi, kuriem ir vajadzīgi arī veselības aprūpe. Tie paši latvieši, ne? Ne tikai. Sēlijā mums būs jauna brigāde, kas būs, principā, visi sabiedrotie. Ne tikai latvieši. Tūkstoši ar Es ģimenēm. neesmu tur noteikti kādam NBS pārstāvim ir jārunā par tām lietām, bet viņiem ir vajadzīgi arī ārsti ikdienā. Tur vienkārši ir jārunā, kā mēs sadarbojamies, kā pie tās nelielās kapacitātes, kas mums ir, profesionāli zinā, cilvēku resursu ziņā, kā mēs sadarbojamies. Tas arī viss. Es domāju, ka paniku nevajag. Bažīties un paniku celt, kad sevišķi šādos apstākļos nevajag.